neesmu diemžēl sekojis līdz šogad, lai Jānis Vītisēm tajās nopaļas sacensībās, bet pagājušajā gadā Jānis arī palika kā Austrum Eiropas čempions. Kā šogad? Kur tas ir? Šogad Jānis it kā piedalās visādās sacensībās, bet pamatā tāds piedēļ tiek radīt īri uz šovu. Šogad piedalās mūsu šovu, tiek piedalās uz universitāti. Un tālākais ir Jānis šogad ir radīt kaut kāds šogad ir Novsibirskā. Tātad tas jau ir tāda. Tas ir Sibīrijas... Jā, tas ir Krievijas vidū. 5000 kilometri. Jā, Maskava ļoti populāra šogad. Arī viss var izkaunās, kaut ko. Katrā gadījumā tas šovs. Šovs, jā, būs šovs, bet vajag palikt par šovs. Čempions tituls ir paņēmis. Tas ir tāds galvenais, tas arī ir jāpaliek. Tikmēr arī pateicu šo Latvijas pro-braucējiem jau gatavoties. Man te gatavoties, bet jau pucēties. Jā, pucēt mašīnu un mēs iet. Braucēji, es arī būtu tādu
aiziet arī tandēmā sievu Sandru. Te kaut kas saka, te būs tandēms izskatās, vai būs? Gan jau, ka būs ķivera rokās ir. Nē, bet te nebūs, ka savādāk. Pagājuši, kad bijām divu brauc. Šogad būs Andrs. Tas saprast, 100 sudā var uzlikt ķiver galvā, ja? Izrādījās pieta komandas tādas komandas. Tā viņi iet uz ballīti. Var nevar. Nu bija jāizskatās. Visi pro-klašu nobiednieki tik ļoti aizraujušies ar šovu skatīšanos, kad nestājās uz stāvu. Tātad Pro B, Pro C, Pro D gatavojās uz astotdaļfināliem, un tad A, B, C, D jau uz ceturtdaļfināliem. Tātad nu gatavojas sākot ar Pro B. Tos negatavojaties. Savot, ja šaus trīnus, nu gatavot, mēs gatavot. To mēs atlasīsim pirmā vietā. Nu kāds uzfilmēs parādīt? Man vairāk uz klieti. Man krati galvu un uzmeta krustu, lai ko tas arī nozīmētu.
tagad teiksim, ko man patīk, ko stāstīt, nestāstīt tālāk. Nu, nē. Tur nē, vispār nestāstīt. Kādā gadījumā ir tā, ka tu rekords motocikla tālumā ir 107 metri. Bet jā, bet mēs esam redzējuši arī noteikti. Lielākā daļa arī moči varētu redzējuši arī YouTube, kādas noteikās tādas speciāls mocis, speciāla rampa, dosēšanās trasa, nu tā vispār nopietnos. Ar šosei motociklu baigi neviens nevar. Īsumā Hollywoods filmās. Jā, Hollywoods filmās, jā. Jā, tā kā Mission Impossible, nu priekšpēdējā Mission Impossible, kā es darīju, ka ar šoseis motociklu lāc, un tad pēkšņi tā pievēršot uzmanību, lai pamanītu, ka viņam pēkšņi groseri ieparēs. Vēl tur visās tādi nikeri. Bet katrā gadījumā tā, ka ja tāds lielāks moču entuziasts skatās tās nopietnās Lielbritānijas sacensības, kur viens no pasaulē bīstamākajām šosei motociklu sacensībām, notiek Lielbritānijā. Tur baigi mazliet lēks, metru, 2 metrus, un lēk uz augšu, priekšus. Bet jā, bet 15 metrus es baigi neatmiņos, kā šodien motociklu kontroli. Viņi nevar sūdzēties par tādu stabilitāti attiecībā. Nē, drīzāk otrādi par tādu vienbuļu ģimenes dzīvi. Nu, principā tā, ka stāvēt, nevajag viņiem šodien, bet šeit tāds turbotais risks, ja vakarā tā būs pa puti.